Labdien, cienījamie juristu vārdu lasītāji un autori! Ir iznācis augusta žurnāls, nestoties to, ka vasara ir. Strādā gan redakcija, gan mūsu publikācija rakstītāji. Un es ļoti priecājos, ka žurnāls kārtējo reizi ir par ļoti dažādām tēmām. Šķiram vaļā. Bērnu tiesības, ģenerāla prokurora intervija, darba tiesības, parastajā vidē un digitālajā vidē, konkurences likums, mākslīgais intelekts. Bet pāri visam numura tēma – publisko iepirkumu reforma, kam ir veltīti 7 raksti, 7 publikācijas. Un man ir liels prieks, ka augusta raidierakstā mums ir 2 viešņas. Un šoreiz abas ir par vienu tēmu, tātad saistībā ar šo numura, šī augusta galveno tēmu – publisko iepirkumu reformu. Un tā ir zvērināta advokāta Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras publisko iepirkumu komitejas vadītāja Katrīna Pļaviņa-Mika, kura man jāsaka izgudroja šo tēmu un pamudināja redakciju pievērsties šim ļoti svarīgiem jautājumam, un Ārija Vecmane, kas ir Latvijas iepirkuma veicēja asociācijas valdes locekli, un man jāsaka abas divas jūs ikdienā nodarbojaties ar publiskiem iepirkumiem praksē. Tāpēc jūs nevien rakstāt žurnālam, bet arī zināt, kā tas tiešām darbojas. Un es teiktu tā, ļaušu jums pašām pateikt, kāpēc šāda reforma bija vajadzīga. Tas ir kaut kas liels, svarīgs, nozīmīgs. Izstāstiet tiem, kas publiskiem iepirkumiem ikdienā nestrādā. Varbūt, Katrīna, tu kā tēmas iniciatori sāc. Jā, publiskie iepirkumi, ir process, kas nodrošina tiesiskumu un visas tās vērtības, par ko mēs visi gan studijās, gan tālāk žurnāla lapusēs arī visu laiku lasām un mācamies. Bet publiskā iepirkumā, kā tēriņu procesā, tas rada zināmas izmaksas. Un tāpēc tas mūžīgais jautājums ir, kā mēs varam iepirkt efektīvāk, labāk, bet vienlaikus tiesiski. Un tā noticis, ka mēs pēdējo reizi iepirkumu likumu tā ļoti būtiski un vispār sistēmu pārskatījām pirms 10 gadiem, kad ieviesām jaunākās Eiropas Savienības direktīvas. Un bija tikai loģiski, ka valsts kontrole laiku pa laikam šiem jautājumiem pievēršas. Un tas stāsts, protams, ir krietni garāks, bet būtībā valsts kontrole bija tā, kas deva tādu galīgo iedvesmu visiem pieķerties pie sistēmas reformas, jo saskatīja būtisks efektivitātes ieguvumus tīri caur juridiskā ietvara labošanu. Nevis tur labām praksēm, bet tieši, ka juridiski mēs varam izdarīt tā un šitā, lai kaut kas notiek ātrāk un, cerams, arī eventuāli lētāk. Bet saglabājot to kvalitāti un tiesiskumu garantijas, kas mums sistēmā ir. Tā kā tas ir tas impulss. Un noteikti, varbūt arī var papildināt. Arī jūs ikdienā to strādājat, kā no valsts puses, kā iepirkuma veicēji? Jāteic, ka mēs kā pasūtītāji, un es pārstāvu pasūtītājus, mēs bijām saskārušies ar to, ka tas process ir kļūst ārkārtīgi smagnējs, un viņš ir neefektīvs palicis savā būtībā caur to regulējumu, cik daudz mums ir jādara, lai kaut ko iegādātos. Un, ja Katrīna minēja par to, ka mums tas viss rada kaut kādas izmaksas, mēs kā pasūtītāji sapratām, ka mums tās izmaksas ir lielākas nekā iegūms dažbrīd, tikai tādēļ, lai nodrošinātu procesu. Un, protams, otra ļoti liela un sāpīga tēma bija tā, ka mēs nespējam laicīgi apgūt Eiropas projektus caur šo smagnējo regulējumu. Un dažbrīd diezgan tādām pārspīlētām prasībām, kas bija izvirzītas publisko iepirkumu likumā, piemēram, attiecībā uz izslēgšanas noteikumu pārbaudi un to, kā mēs interpretējam, jeb cik burtiski mēs skatāmies bez elastības iespējām atkāpties tādos acīm redzami nesamērīgos gadījumos. Tā kā, šeit noteikti saskārās gan piegādātāju vēlme efektivizēt procesu, jēgpilnākus rezultātus ieraudzīt, gan arī pasūtītāju vēlme būt elastīgākiem tajā procesā, ko mēs veicam. Kādas tad ir tās galvenās izmaiņas un galvenais, kad viņas stāsies spēkā? Cilvēkiem ir jāizlasa jau šonedēļ jurista vārds, vai viņi var vairākas nedēļas rakstu lasīšanai veltīt? Jāizlasa, viss bija jau vakar, protams, bet reforma attaisno savu nosaukumu, jo tā ir daudzpakāpju spēkā stāšanās sistēma. Un, pirmās vissvarīgākās lietas tiešām pēdējā brīdī izcīnot Saeimas budžeta komisijā mums izdevās panākt jau no 9. jūnija.
Tās ir divas lietas. Pirmā lieta, kas bija ļoti akūti svarīga visiem, bet īpaši pasūtītājiem, ka ir iespēja nepārbaudīt patiesā labuma guvēja grēkus, ja tas tiešām nav nepieciešams. Teiksim, ja pasūtītājs to risku redz kā ļoti zemu konkrētajā iepirkumā. Tas vienkārši ļoti būtiski mazina papīra kalns un pātrina pasākumu. Un otra lieta, kas, protams, ir brīnišķīga pilnīgi visiem, bet ir īpaši piegādātājiem, ir, ka ir iespēja nomaksāt nodokļu parādu. Jo šobrīd, un arī tas, ko konstatēja valsts kontrole, 90% gadījumu izslēgšanas iemesls līdz šim publiskā iepirkumā bija tas, ka tam vislabākajam piedāvājumam bija nodokļu parāds virs 150 eiro. Tur viņi nespecificēja, kuram kāds, kāpēc. Tas ir mazāk svarīgi, bet lielās līnijās vienkārši bija nodokļu parāds. Tas nozīmē, ka dažādu iespējams arī tehnisku iemeslu dēļ valsts nevarēja nopirkt lētāk, tikai tāpēc, ka tu nedrīksti to jautājumu atrisināt, tad jau, kad tev ir iespēja iegūt līgumu. Tas arī ir mainīts, tu tagad var darīt. Protams, tas nozīmē, ka cilvēki varēs nemaksāt, tie piegādātāji varēs nemaksāt nodokļus? Tā taču nevarētu būt. Vai viņi varēs samaksāt, ja viņiem ir nauda, par ko samaksāt, pirmkārt, kas nav maz svarīgi. Un otrkārt, jo it īpaši tas tiešām mēs arī redzam advokātu praksē, regulāri vismaz 2 reizes gadā tur ir kaut kādi gadījumi, kad kaut vai deklarācija tur kaut kāda kļūdaina vai kaut kas tur nav noticis tādā termiņā, kā tas ir gribējies. Tiešām tāds cilvēciskais faktors. Bet, diemžēl, iepirkuma uzraudzības biroja praksa ir bijusi tāda, ka ir ļoti grūti to atrisināt, pat ja tas ir taisnīgi. Ja. Līdz ar to šo likumdevējs teica, ok, mēs esam gatavi, kas ir loģiski, tāds bišķiņ darījums. Ja. Jā, mēs tev iedosim šo līgumu, bet lūdzu, nokārto saistības ar mums ātri. Ja tev ir par ko to darīt. Jā, tas 3 dienas. Tas ir gan īsts termiņš, lai tiešām tas neliecinātu par kaut kādiem maksātnespējas apiešanas mēģinājumiem, bet tiešām kaut kāda tehniska iemesla dēļ, ja nav bijusi iespēja laicīgi nomaksāt, grāmatvedes atvaļinājumā, iznāk nākamajā dienā un izrādās, ka komisija ir tajā brīdī pieņēmusi lēmumu vai tur 1 dienu nokavēts apmaksas termiņš, nav tikuši skaidrībā ar deklarācijām, kur pārmaksā, kur nesamaksa līdz galam. Tā kā, tādi tehniski risinājumi vairāk. Jums kā iepirkējai, ko jūs saskatāt šajos likuma grozījumos kā vissvarīgāko novitāti, kas jums pašai visvairāk atvieglos darbu un jūsu kolēģiem? Tā otrā fāze. Tā ir dažādi, kā mēs skatāmies. Novitāte noteikti ir skatījuma maiņa uz efektivitāti un pasūtītāju atbildību efektivitātes ieviešanā, kā arī šī iepirkuma pārvaldība. Tā būtu tā lielākā novitāte, kas jau šobrīd jāiedzīvina. Bet atvieglot, tas nebūtu nenozīmē, ka šī novitāte ir atvieglojums. Viņš ir jēgpilnāks skatījums drīzāk uz iepirkumu un iepirkumu procesu un kā strateģiskā mērķa sasniegšana. Savukārt atvieglo noteikti izslēgšanas noteikumu pārskatīšana un procesu vienkāršošana un šīs elastības iedošana pasūtītājiem. Tas nozīmē, ka mēs varētu virzīties efektīvāk uz mērķi, ietaupīt arī valsts naudu un ātrāk šos iepirkumus veikt. Bet tā ir tā otrā fāze, kas stāsies spēkā pilnībā no 1. janvāra, kad mēs pārskatām tos grēkus, kurus mēs kā obligātus liekam sodīt. Ja, proti, tad pasūtītājs tad pats skatās, ok, šajā darījumā, šajā projektā man ir tādi un tādi riski. Tāpēc es tā skaitā gribu paredzēt, ka es izslēgšu no dalības iepirkumā tos uzņēmumus, kas nespēj izpildīt šīs manas ļoti svarīgās prasības attiecībā uz maksātspēju vai tā skaitā uz konkurences obligāti profesionālas darbības pārkāpumiem, piemēram, darbībām ar nelegālām licencēm vai teiksim, kaut kādas citas reputācijas problēmas. Bet, ja tas ir vienkāršot sakot, žoga būvniecība par nelielu summu, iespējams, ka šīs nav tās lietas, ko ļoti vēlies kontrolēt, pastiprināt. Tu gribi vienkārši, lai tev atnāk un uztais žogu kāds, kas maksātspējīgs un kam ir pieredze un certifikāts. Un šobrīd līdz šim regulējums mums liek ļoti plašu jautājumu, grēku katalogu piemērot, bet tad šīs izslēgšanas prasības no 1. janvāra mainās un
daudz mazāk. Mazāk pasūtītājiem ir jāievēro likumdevēja noteiktais un, kā arī teica, vairāk jādomā pašiem, tad, ko mēs gribam paņemt un ko mēs negribam. Obligāti paliek tikai nodokļu parādi, dažādi krimināli sodi un konkurences likuma pārkāpumi. Viss pārējais ir pilnībā pasūtītāja ziņā. Jā, un jāteic, tas pat daudzos gadījumos ir liederīgi, un īpaši tur, kur mums ir starpvalstu konkurence, jo līdz šim tieši dēļ tā, ka Latvijā ir ļoti labi attīstīta izziņu iegūšanas iespēja un citās valstīs tā nav, mēs ļoti bieži esam tieši mūsu komersantus nostādījuši nelabvēlīgā situācijā pret viņiem daudz stingrāk pieprasot, izvērtējot un noraidot pretendents tikai tā, ka mums šo ziņu ir. Ja mēs skatāmies uz ārvalstu pretendentiem, viens no aspektiem ir tas, ka viņi šīs izziņas varēja iesniegt pa pusgadu, nevis uz konkrēto datumu, bet pa pusgadu viņas bija derīgas, tu viņas izmantoja. Viņš nomaksāja kaut vai tos pašus nodokļu parādus noteiktā datumā, tā ka viņam šī nauda bija, viņš iesniedz tev tīru izziņu un tev viņa bija derīga. Mēs, komersanti, pārbaudījām Latvijas komersantu uz konkrēto datumu un viņam nebija iespēja. Ja nebija samaksāts tajā brīdī, viņš diemžēl līguma slēgšanas tiesības neieguva. Un tā nevienlīdzība viņa bija jūtama, jo vairāk tev kā pasūtītājiem ir ārvalstu komersanti, jo vairāk tu to izjūti, ka mēs ļoti labus piedāvājumus Latvijas uzņēmumu piedāvājumus tiešām noraidam. Vai ir taisnība, ka šis publisko iepirkumu regulējums mums ir daudz stingrāks un kā lai saka, tās prasības ir augstākas nekā teiksim, Eiropas Savienība nosaka? Jo par to arī tika runāts. Negluži. Respektīvi, Eiropas Savienība nosaka kaut kādu minimālo standartu. Un izvēles iespējas, jo šis tiek regulēts pagaidām ar direktīvām, tad tā elastība ir relatīvi liela. Tas jautājums drīzāk ir, ko tad no tā visa, respektīvi, manuprāt, nav runa par to, ko Eiropas Savienība nosaka, bet kā citas dalībvalsts šīs prasības ir ieviesušas, un tur ir daudz dažādu lietu. Ja izslēgšanas gadījumos tiešām mēs varētu runāt par to, ka citās valstīs vai ir mazākas prasības, vai arī ir tiešām vairāk lielāka elastība pasūtītājiem, plus kaut kāds foršāks vai mazāk foršs izziņas sistēmas, ja viņas ir dažādas arī pēc direktīvas prasībām. Tad citos jautājumos ir citādāk. Piemēram, tas, par ko mēs ar Eiropas kolēģiem runājām vēl šogad, cik ļoti dažādi tiesas un IUBA radniecīgas iestādes pieiet līguma grozījumu jautājumiem. Spānijā, piemēram, viss ir tā ļoti stingri, un tu nevari neko indeksēt, vispār nekādas papildus cenas nekur neceļo. Latvijas tiesu praksa, ko arī, protams, iepirkuma uzraudzības birojas piemēro, viņi ir elastīgāki. Tur mēs varam pie noteiktiem nosacījumiem, lasot tos pašus direktīvu tekstus, tomēr pieliet elastīgāk. Tā kā ir dažādas jomas, kā šis regulējums mūsu ir salīdzināms ar citām valstīm. Jā, un tajā pašā laikā mums arī tās vides, kurās mēs strādājam, viņas ir ļoti atšķirīgas gan no pasūtītāja puses, gan arī no komersantu puses. Un daudzajādā ziņā tie stingrie noteikumi līdz šim ir bijuši saistībā ar to, ka tā komercprakse nav bijusi īpaši godprātīga. Un mēs ar šo likumu regulējumu esam mēģinājuši novērst jebkādas netaisnības, jeb kreisos manevrus tieši no piegādātāja puses. Tā kā, attīstamies mēs, attīstās likums, un es domāju arī tā. Es saprotu, ka tagad mēs visi saprotam, ka mums ļoti daudzas jomas ir pārregulētas, ne jau tikai publiskai iepirkumi, ka mēs esam sarakstījuši likuma vietā instrukcijas, un ka mēs faktiski tagad mēģinam aizvien vairāk uz tiesību piemērot tā veselo saprātu paļauties. Un es saprotu, ka šis arī tas gadījums, ja? Bet es te jau iepriekšējā raidierakstā jautāju mūsu arī vienam viesim par būvniecību, kur arī, protams, virzās uz debirokratizāciju, uz tādu saprātīgu piemērošanu, vai tur atkal nerodas riski, vai mūsu sabiedrība ir gatava tādam, varētu teikt, brīvākam regulējumam, un vai atkal nebūs mēģinājumi tieši, kā jūs sakat, kaut kādus kreisus tādus manevriņus veikt, un vai tas atkal beigās neatgriezīsies pie kaut kāda tāda nevajadzīgiem blakus efektiem. Jums kā iepirkuma praksē strādājošiem cilvēkiem, kā jūs to vērtējat? Tas
Es domāju, to rādīs laiks, un to, kā tā reforma iedzīvosies, to arī parādīs pasūtītāju briedumu, vai mēs tiešām esam tam gatavi, jo man liekas, mums ir ļoti diferencēta pieeja dažādiem procesiem kapitāla sabiedrībās un valsts iestādēs, kas ir saistīts ar dažādiem budžetiem, bet arī ar rezultatīvitātes mērījumiem, ko mēs mēram. Ja mēs skatāmies uz kapitāla sabiedrībām, tad kapitāla sabiedrībās ir daudz dažādi iekšēji auditi. Viņi jau šobrīd ir efektivitātes auditi, ir finanšu auditi, proti par tām lietām, par ko runā reforma. Kapitāla sabiedrības viņas jau strādā pie tā, un viņas par to domā. Ja mēs skatāmies uz valsts iestādēm, valsts iestādēs pat nav šādu auditu regulāru, mērķtiecīgu, ir atsevišķi valsts kontroles revīzijas ziņojumi, bet pēc būtības valsts iestādes ar šo nenodarbojas, un tādēļ tur ir tā lielākā novitāte to iedzīvināt valsts iestādēs. Tur ir atšķirīga finansēšana, tur ir atšķirīga budžeta, viņi netiek pārmantoti uz nākamajiem gadiem. Viņi ir iespiesti termiņos, kas rada atsevišķos gadījumos neiedzīgus lēmumus arī par šiem iepirkumu rezultātiem. Jo, ja pasūtītājs apzinās, ka viņš neizmantojot finansējumu šajā gadā, viņu pazaudēs nākamajā, un viņam vairs nebūs iespēja īstenot šo procesu, vienalga kāds viņš būtu tur projekts paredzamais. Tādā gadījumā viņš pieņem lēmumu, un tas ir cilvēcīgi un loģiski, viņš pieņem lēmumu īstenot projektu pats sadārdzinātās izmaksās. Vai ne tik labu projektu, viņš neizvēlās šo iespēju pārtraukt iepirkumu un iet šo iepirkumu procesu vēlreiz atkārtot no jauna. Tādā ziņā kapitāla sabiedrībām ir lielāka elastība, viņām ir šī priekšrocība, viņas spēja, un viņas jau šobrīd attīstītās kapitāla sabiedrības, inovatīvās kapitāla sabiedrības, viņas tiešām par to jau strādā un domā. Valsts iestādēm šis būs jauns, un redzēsim, kā mēs to iedzīvināsim. Jūs sākumā mēs te runājam, ka būs vairākos posmā šī reforma. Es skatos, Katrīna rakstījusi, ka no 31. gada būs lielas izmaiņas. Tad tas būs pēdējais etaps, jā? Nē, īstenībā, tur jau tas... Viss attīstās arī, un tad, kad mēs jau faktiski finalizējām tos rakstus, mēs dzīvojam kaut kur pilnīgi jau citur nekā jūnijā, kur tā reforma beidzot stājās spēkā. Jo redzīt, prasīja arī par to negodprātības risku. Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera, ko pārstāvēja reformā, un arī vairākas citas sadarbības organizācijas, tā skaitā KNAP un Dēlna, mēs cēlām trauksmi vēl reformas izstrādes gaitā, jo bija paredzēts 3. fāzē, kas sākās ar 28. gadu, bija paredzēts ļoti drastisks izmaiņas, proti, ja šobrīd iepirkumu mēs sākam rīkot daudz maz no 42,000 precēm pakalpojumiem un 174 būvniecībā, tad bija paredzēts, no ministra kabineta izgāja reforma, kurā iepirkums mēs sāktu rīkot no 143,000 precēm pakalpojumiem un 5 miljoniem būvniecībā, kas nozīmē, kolēģi bija saskaitījuši laikam 1000-kārt palielinājums vienā gadījumā un kaut kas līdzīgs otrā. 3 reizes tātad, jā. Un zem šīm summām tie darījumi, principā viņi palika uz smalkā vārdā saukto ex post kontroli, proti uz kontroli pēc fakta. Tas, mūsuprāt, bija ļoti liels risks gan no atklātības viedokļa, gan arī vienkāršot no uzņēmēju organizācijas pozīcijām par to, kā mēs varam piedalīties iepirkumā, par kur mēs neuzzinām. Jo, diemžēl, daudzām mazākām nozarēm tā ir realitāte jau šodien ar tiem cipariem, kas mums tagad ir. Un tas viss, protams, šīs publiskā komunikācija no organizāciju puses, un tajā laikā arī atklājās IT krimināllieta. Bet, ja mēs atgrieztos, kas vispār rosināja šos te milzīgos sliekšņu paaugstinājumus? Atskatās sabiedrības. Jā. Tāpēc, ka arī bija izreikināts, kā tas dos to ieguvumu, kur ir tā vērts. Ja tas būtu tā vērts, plus tie ir Eiropas sliekšņi. Nav jau tā, ka viņi ir parauti no zila gaisa, tie ir Eiropas sliekšņi, tad mēs sākam Eiropai atvērt savu iepirkumu tirgu no šī brīža. Tā aktīvi atvērt, sauksim to tā. Un atklājās šī krimināllieta. Un
visu šo notikumu kontekstā šis priekšlikums strauji mainījās. Un te ir, man liekas, tā atbilde uz tavu jautājumu. Mēs redzam no IT krimināllietas, ka tas nav tikai par uzņēmējiem, kas ir negodprātīgi. Un šis, manuprāt, bija viens no pirmajiem gadījumiem, diemžēl, kurā beidzot bija atklāta tāda iespējamā sadarbības ķēde, kas tad noklāja visu perimetru. Gan uzņēmējs, gan valsts iestādes. Šajā gadījumā par laimi nebija iesaistīts kapitāla sabiedrības valsts, bet tikpat labi tas varētu būt kaut kas līdzīgs. Un par to jau ir stāsts. Iepirkums nav tikai sliktie uzņēmēji vai tikai korumpētie ierēģi. Tā ir sistēma. Ja, un vienlaikus nevar teikt, ka mēs varētu viennozīmīgi likuma izmaiņām kaut ko mainīt vai tikai praksē kaut ko mainīt. Tā ir tā ekosistēma, kurā mēs visi strādājam. Un līdz ar to, tad, kad mēs jau gatavojām šos rakstus, mēs jau visi runājām par IKT iepirkumu moratoriju. Un tāpēc tas 31. gads, ja es sapratu, labi, tagad mums ir IKT moratorijas, tad mums ir 27. otrā fāze, 28. trešā fāze. Mums tikko jau ir noplūdes, bet vēl nav oficiāli nopublicēts, tūlīt būs regulas projekts. Tad mums visa Eiropas sistēma īstenībā diezgan būtiski, bet tādā pozitīvā, cerams, noskaņā mainās. Iepirkuma regulas projekts ir noplūdes, viņu publicēs vai septembrī vai decembrī, tad jau redzēs un lasīsim juristu vārdu lapās. Tā būs vēl nākamā fāze, ja, tad jau regulas projektu pabeigs apmēram uz to 28. Tad mums būs regula, mums viņi vēl būs jāpielāgo, jāievieš. Un tāpēc es sapratu, tas, par ko mēs šobrīd, uz ko mēs skatāmies, tas termiņš ir 31. gads. Kaut kāds, gala posms, ko mēs varam iezīmēt. Mēs varam iezīmēt, ja, kad tās lielās pārmaiņas ir. Bet īstenībā tas ir pat zināmā mērā loģiski, jo tā ir ļoti liela sistēma, tā ir iepirkuma sistēma ļoti svarīga. 5 gadi. Ar Eiropas diskusijām, ar mūsu diskusijām, tas ir tā realistiski, es teiktu. Un kaut kādas diskusijas par laimi, es ceru, ka mēs varēsim izlaist, jo mēs viņus esam jau izplosījuši jau tagad, nevis, kad nāks tā regula kaut vai tiem pašiem izslēgšanas nosacījumiem. Bet virkni citu būs ļoti interesants. Jā. Bet mums jāvirzās uz priekšu to, kas ir šodien, bet tas horizonts tagad ir iezīmējies diezgan tālu. Ko laiks nesīs, mēs to nezinām, jā. Bet visādā ziņā tā noslēdzot, var teikt, ka bija šajās grozījuma izstrādē bija taču iesaistīti gan publisko iepirkumu veicēji, gan tie, kas pārstāv uzņēmējus. Tā, ka var teikt, ka kaut kāds zināms tāds konsensus tika panākts. Tas noteikti ir kompromiss, ļoti liels kompromiss. Jo mēs kā pasūtītāji redzējām, ka mēs varētu vēl vairāk atvieglot un tieši caur to, ka mēs varētu dot pievienoto vērtību vēl lielākai elastībai. Tas noteikti samazina šo taisnīgumu aspektu, ko ļoti vēlas ieraudzīt piegādātāji, par to, ka mēs tiešām caurspīdīgi un taisnīgi katru iepirkumu. Man gribētos teikt, ka iepirkumos nav tikai divas puses piegādātāji un pasūtītāji. Ļoti liela nozīme būs tam, kā tiesības sargājošās iestādes strādās, lai šī reforma varētu tiešām ļoti veiksmīgi iedzīvināties. Jo cilvēkam ir cilvēka daba un nekādas ilūzijas mēs nelolojam. Tādi mēs esam visā pasaulē. Bet jo vairāk tiesības sargājošās iestādes reaģēs, jo viņas būs atsaucīgākas arī tad, kad pasūtītājs ziņo, arī tad, kad piegādātājs ziņo. Un kaut vai šos kontrolas pārbaudas, nevienmēr ir jābūt sodītai personai. Ļoti bieži pietiek ar to, ka mēs aizrādām un ka mēs dodam signālu visam tirgum, visām iesaistītajām pusēm, ka mēs redzam un mēs sekojam līdz tam, kas notiek iepirkumos. Un mēs varam ļoti daudz preventīvi novērst. Pakratot ar pirkstu, palūdzot sniegt paskaidrojumus, palūdzot pamatot, kāpēc ir tieši šādas prasības un ne savādākas, un iedziļinoties tajā, jo tas pārregulētais process, viņš ir radījis tādu, ka mēs sitam pa pirkstiem arī pa niekiem, bet pēc tam izbļaustamies, ka ir ļoti negodīgs process bijis. Ja tiesības sargājošās iestādes strādās preventīvi, ātri reaģēs, es domāju, mēs tiešām varam atkāpties vēl arī uz citiem sliekšņiem un vēl elastīgāk skatīties, kā mēs piemērojam šos noteikumus un tiekam pie labākā rezultāta.
Ja šī sadarbība un simbioze neizveidosies starp visām pusēm, tad ļoti iespējams mēs atgriezīsimies pie striktiem noteikumiem Eiropas garā par to, ka viss noregulēts, paregulēts un instrukcijas. Un ne pa labi, ne pa kreisi. Es ceru, ka tā nebūs, ka mēs kļūstam aizvien izglītotāki, gan tiesību piemērotāji, gan sabiedrība, kas seko, jo bez šaubām publiskie iepirkumi ir viena no lielākajiem valsts tēriņiem, un mēs kā valsts esam, kā visa sabiedrība ieinteresēti, lai viņi būtu efektīvi, lai jūs vieni pārdotu, otri nopirktu vislabāko, kas būtu visu mūsu kopīgās interesēs, un lai mūsu nauda tiktu izlietot vislabākā iespējamā veidā. Protams, arī ātri, bez vilcināšanās. Te ir tā lielā digitalizācijas loma īstenībā, ko arī pieredzējis tiesību normu piemērotais no citas nozares likumā īsti neizlasīs. Tur tā nav tā skaidri. bet patiesībā mēs esam ļoti priekšā citām dalību valstīm ar savu digitalizāciju iepirkumu jomā. Un lai gan mēs gānāmies par to, ka tur cik daudz sistēmas un kas tur, īstenībā viss ir ļoti labi. Tā salīdzinoši. Un tas, uz ko patiešām, par ko mēs daudz diskutējām arī reformas kontekstā, un te izšķiroši arī būtu vairāk iepirkuma uzraudzības biroja virsvadība, tāpēc viņiem arī, par ko Artis arī raksta, viņiem arī ir tātad šīs jaunās funkcijas beidzot iedotas, ka viņi var ne tikai kontrolēt un sist pa pirkstiem un ļaut vai neļaut, bet arī virzīt, politiski virzīt praksi uz priekšu. Bet arī digitalizācija ir viņu groziņā. Un tas, ko mēs tiešām varam izdarīt, un kas mums sanāk iepirkuma jomā, mēs varam automatizēt šos procesus, faktiski līdz ar to centralizēt daudz ko, un arī vēl gūt šos mērogojamības ieguvumus, par ko mēs parasti biznesā ļoti daudz runājam, kad mēs par digitālo jomu mēģinām kaut ko saprast. Jā, es gribu teikt, ka tieši iepirkuma uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš arī ir vienu rakstu mums uzrakstījis, tāpat kā ir valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins. Mums ir arī pašvaldības skatu punkts, ko pārstāv Zane Zvaigzne, Latvijas pašvaldības savienības iepirkuma speciālisti un vēl citi autori. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs sākums, lai šo reformu saprastu. Es, protams, ļoti ceru, ka kompetentie cilvēki, gan pasūtītāji, gan iepirkēji pārstāvji turpmāk arī rakstīs juristu vārdam, jo noteikti reformas ieviešanas gaitā būs jauni jautājumi, kas jums parādīsies. Un gatavojoties rakstīt, un es domāju, mēs esam ar šo sarunu iedevuši ļoti lielu, varētu teikt, izmetuši āķi, uz kuru mūsu lasītāji uzķersies, un augusta numurs kļūs ļoti lasīts. Un mēs tiešām pateicamies Katrīnai par ideju par šo rakstu kopu, Ārijai par to, ka viņa bija viena no autoriem, kas kolosālā ātrumā, pat tiešām ļoti īsā brīdī no likuma pieņemšanas līdz šī numura iznākšanai paspēja to uzrakstīt, tāpat kā pateicamies visiem autoriem. Un mūsu lasītājiem mēs sakam, ja vien jūs strādājat ar iepirkumiem, jums šim žurnālam ir jābūt uz jūsu darba galdu un uz jūsu naktas skapīša, lasiet jurista vārdu un, protams, ne tikai šos rakstus, arī pārējos, ko es jau sākumā minēju, dažādas tēmas, ļoti vērtīgs saturs. Paldies autoriem, kas mums palīdz šo saturu veidot. Paldies, dāmas, ka piedalījāties mūsu ievērojamajā raidierakstā. Paldies! Paldies.